Traģiski ir tas, ka mēs mēģinam iedomāties, ka mēs kaut kā tā lēni, līgani pārpeldēsim pāri vienam jautājumam, ka mēs nevaram pārpeldēt. Un tas jautājums ir, ka mums bija un ļoti ieilga un ir ieilgis pasākums, ko sauc par mežonīgo kapitālismu un sākuma kapitāla uzkrāšanu un tam līdzīgi. Un viņš pārauga valsts nozagšanā un aizauga tagad tādā kartelismā vai šitādā. Un tur varētu atkal disertācijas rakstīt un stundām ilgi runāt par šo te ļoti komplicēto struktūru, par kuru, piemēram, tam pašam Viesturam Kozjolam pirmajā, kas notiek Latvijā raidījumā pirms 9,5 gadiem, mēl atraisījās runājot par partiju melnajām kasēm, un viņš zināja, ko viņš runā, un mēs zinām, ka tā lieta, kā saka, progresēja. Un man liekas, ka mēs gribam sevi apmānīt publiskajā visā sarunā ar to, ka tas mežonīgais kapitālisms kaut kā pats pa sevi pāries, ka viņa sekas tā kā pašas no sevis kaut kā uzsūksies, bet tas tas var notikt, bet tam mums 40 gadus jāvazājās, ne tikai pa tuksnesi. Un es baidos, ka pa 40 gadiem mēs varam pazaudēt daudz neatgriezeniskas lietas. Bet tas jautājums, viņš ir uz ribas. Ja? Viņš ir jautājums uz tā, ka mēs visi grēkojām. Mēs ņēmām, devām trastus, ņēmām trastus, maksājām caur offshoriem, skaidrā, neskaidrā. Grēkojām, pa lielam visi. Ja? Jautājums, ko mēs tagad daram? Ja? Es domāju, ka tas jautājums ir tiesisks, morāls, politisks, sociāls, jo netaisnīguma tā sajūta ir dziļa. Viņa balansē starp to, ka viņa ir tāds mistisks hibrīds starp postpadomismu un tādu, es nezinu, tādu socialistiski zemapziņas agoniju, dedzināt mūžas, jā, lai gan varbūt, kad nebūtu slikti pat kādam uzsprāgt un nodedzināt, ja kaut ko, tad mēs vismaz redzētu, cik tā brūce ir dziļa, bet ja to paslaucīt tagad zem tepiķa, un to it kā, ir sajūta, ka mēs visu laiku laukam zem tepiķa. Es domāju, ka, ja tas nenotiks, tad mēs varam ļoti akurāti zīmēt visas programmas, mainīt visus nodokļus, visus budžeta deficītus darīt un vispārējo darīt, bet mēs vienalga būsim ar iekšēju augoni, kas nav izoperēts.